Sveiciens visiem! Es ceru, ka dzirdamība ir laba, un mēs varam sākt šīs dienas webināru. Varbūt, ja ir iespējams, kāds no jums uzraksta čatā, ka jā, tik tiešām jūs mani dzirdat un vismaz redzat arī manu šēroto ekrānu. Jā, paldies! Iveta min, ka dzirdamība ir laba. Mani sauc Raivis. Šīs dienas webinārs mums ir par un ap mūsu jaunāko funkcionalitāti, ko esam radījuši saistībā ar darba aprīkojumu pārvaldību digitālā vidē. Šo webināru apmeklē gan mūsu esošie klienti, gan potenciālie klienti, tāpēc, var gadīties tā, ka daļa no jums jau šo mūsu IT risinājumu izmanto, tāpēc šis rādītājs varētu būt kā bonus, ko jūs varat iegūt un izmantot turpinājumā. Savukārt tiem, kas ir pilnīgi kā jauni potenciāli klienti, šis varētu būt kaut kas pilnīgi jauns. Webināru mēs plānojam ļoti īsu un kompaktu. Es domāju, mēs pabeigsim jau 30 minūšu laikā. Maksimums varētu būt šīs 45 minūtes. Lai vai kā, vēl sākuma ievada vārdi tādi, ka mēs šo webināru ierakstam. Ieraksts būs pēc tam pieejams, mēs jūs izsūtīsim viņu jums e-pastos. Un visi izmantotie dati, ko jūs redzēsiet šī webināra laikā, ko es rādīšu sistēmā, ir, protams, demo dati, tie tādi cilvēki īsti neeksistē, protams, ja? Sistēma, arī ko es rādīšu, būs angļu valodā, jo mēs šobrīd arī aktīvi ejot eksportā arvien biežāk šo risinājumu rādam tieši angļu valodā, bet, protams, šī interfeisa, ja valodas pārslēgšanās ir iespējama kā jebkurā no mūsu piedāvātajiem risinājumiem. Jā, tālāk. Tātad webināra plāns ir tāds, ka sākumā būs neliels ievads, kura laikā mēs principā gribētu iesaistīt nedaudz arī jūs ar pāris vispārēju jautājumu uzdošanu. Gribu redzēt jūsu viedokli, varbūt jūsu esošo tādu kā redzējumu par šo aprīkojumu pārvaldību. Tāpēc būs uzaicinājums pildīt slaido jautājumus. Šajā gadījumā tie ir tikai 4, bet es domāju, tas padarīs šo webināru daudz interaktīvāku un foršāku. Pēc šīs sadaļas mēs pieskarsimies starptautiskās darba aizsardzības regulas nedaudz tēmai. Mēs arvien vairāk popularizējam šīs regulas tādu kā nozīmīgumu un dažādus aspektus, kā uz to var raudzīties, un apskatīsimies, kāda ir aprīkojumu vieta un loma šīs regulas kontekstā. Tad, protams, lielāko daļu, kas ir arī, kas saka, galvenais saldais ēdiens šajā webinārā ir pati demonstrācija, demo. Iziesim cauri šeit jaunākajai funkcionalitātei, lai jūs varētu redzēt, kāds ir šīs funkcijas, kas saka, pielietojums, kā jūs varētu potenciāli to izmantot un tam līdzīgi. Pašās beigās, protams, ir jautājumi. Bet, runājot par jautājumiem, jūs, protams, varat uzdot šos savus jautājumus arī nekautrēties, izmantot arī savus mikrofonus webināru laikā. Es neapvainošos, ja jūs mani pārtrauksiet, jo jūs paši saprotiet, attālinātas saziņas laikā dažreiz varbūt grūti redzēt, kurš vēlas uzdot kādu jautājumu vai nē. Jūs droši, kas saka, metieties, pārtrauciet, labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Tā, labi, tagad es palūkšu jūs varbūt sameklēt savus viettelefonus. Un. Pavisam drīz jūs varēsiet piedalīties šajā mazajā aptaujā. Jā, tātad noskanējiet šo tik redzamo QR kodu, ko jūs redzat šeit kreisajā stūrī ekrāna. Vai arī jūs, protams, varat arī izmantot, ejot uz slido.com un tur principā ievadīt šo kodu, lai varētu piedalīties šajā mazajā aptaujā.
Šobrīd es redzu, ka vēl neviens no jums nav reģistrējies. Tā, ok. 2. Es skatos, pagaidām laikam neizdodas. Nē, divi dalībnieki tomēr jau atbild uz jautājumiem. Es katrā ziņā es ceru, ka lielākā daļa no jums, kas vēlas piedalīties, šo kodu jau ir noskanējuši. Es varbūt uzreiz skatīšos, kādas ir šīs te atbildes. Tātad, jā, viens no pirmajiem jautājumiem, kā jūs redzat, ir, kāpēc vispār būtu nepieciešams reģistrēt kādu bīstamu vai citā veidā, jebkuru kādu citu iekārtu, kas atrodas, teiksim, jūsu darba vidē. Šeit ir daudz dažādas atbildes, kopumā 4, lai nodrošinātu pareizu lietošanu un atbilstību, lai nodrošinātu varbūt tās atbilstību kaut kādās regulas un normatīvu aktu prasībām, varbūt tas ir saistīts ar garantijām, vai arī varbūt tās, lai vienkārši darbiniekiem būtu vieglāk atrast pašu aprīkojumu jūsu plašajā darba vidē. Šobrīd redzam, ka izteikts favorīts rezultātos ir principā šī te atbilde par to, ka ir mērķis īstenībā panākt ilgtermiņā, ka šīs iekārtas mazinātu kaut kādu ietekmi uz darbinieku veselību un drošību. Tāpēc īstenībā vairums no jums liecās uz šo te atbildi par atbilstību regulas prasībām un šādu iekārtas ilgmūžību. Tas priecē, tāpēc varbūt tās tagad dosimies tālāk pie nākošā jautājuma. Kāds ir galvenais iemesls, kāpēc jāplāno aprīkojuma regulāras tehniskās apkopes? Šajā gadījumā, jā, ir izteikts favorīts 1, lai nodrošinātu, ka aprīkojums darbojas efektīvi un droši. Izskatās, ka šajā brīdī arī rezultāti īpaši nemainās. Dodamies tālāk uz nākošo jautājumu. Kāpēc pirms darba uzsākšanas ar jebkuru aprīkojumu nepieciešams iziet cauri drošības kontrolas sarakstam, veicot kaut kādas, teiksim, tādas vispārējas drošības kontrolas lietas. Šis arī būs viens no piemēriem, ko es rādīšu demonstrācijā, kāds izskatās. Un arī šeit ir viens izteikts līderis jūsu balsojumā, proti, lai vienkārši pārliecinātos, ka tas ir pareizi uzturēts un tas ir principā drošs lietošanai. Ok, tā. Skatāmies tālāk, un pēdējais jautājums, kāpēc ir svarīgi ziņot par jebkādiem riskiem vai novērojumiem attiecībā uz konkrētu aprīkojumu vadītāju? Šis jautājums principā ir par to, ka es kā, piemēram, darbinieks pirms darba uzsākšanas konstatēju, ka īstenībā ir kaut kāds drošības risks un vai tehnisks bojājums iekārtai, man ir iespēja kaut kādā veidā ziņot par šo lietu tiešajam vai kādam citam atbildīgajam. Jā, principā šeit arī ir izteikts līderis, kas par ko laikam priecē, ka jūs visi tā domājat, lai mazinātu iespējamos briesmu avotus un nodrošinātu drošāku darba vidi. Super, paldies par jūsu atbildēm. Es domāju, varam turpināt ar mūsu prezentāciju. Tā. Jā, minēju, ka pavisam ātri pieskaršos šim regulas stāstam. Iespējams, kāds no jums jau bija piedalījies mūsu iepriekšējā webinārā, kur mēs aplūkojām arī šo pašu slaidu, bet šajā gadījumā tā dzeltenā iezīmīta ir pie drošības aprīkojuma apkopēm un tās pieejamības. Tātad, principā, darba aizsardzības starptautiskajā regulā ir atsevišķs punkts, kas runā par šiem jautājumiem. Tur daudz dažādi aprakstīts, kāda ir šī labā prakse un uz ko mums visiem vajadzētu tiekties. Tas īstenībā attiecas uz visām, Eiropas Savienības valstīm un daudz kur citur. Bet šī slaida varbūt tāds otrs mērķis ir īstenībā jums parādīt to, kā mēs kā Sansara grupa esam šo gadu laikā attīstījušies. Un ar šo webināru sēriju, ko mēs jums piedāvājam šī gada pirmajā cēlienā, mēs principā
pasakam to, ka mūsu ilgu gadu ieguldītais darbs tagad nes tādus īpašus augļus tādā izpratnē, ka mēs spējam nodrošināt ļoti plašu šo regulas prasību izpildi, vai nu caur sistēmas rīkiem, vai arī caur pakalpojumu, bet, principā mēs tādu kā aplievu esam noslēguši, un tagad ir īstenībā ļoti maz varbūt kaut kādas lietas, ko mēs nespētu varbūt izdarīt. Ja? Tāpēc tas mūsu arī šis ikgadējai, ilgtermiņa mērķis, kas mums vienmēr ir bijis uzstādīts Sansāra grupu, kopumā par visiem mūsu virzieniem ir īstenībā to, ka mēs vēlamies, lai mēs paši un klienti spētu fokusēties uz cilvēku viņa labklājību un šo normatīvo aktu prasību izpildi padarīt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku. Ja? Tāpēc šis tas mūsu noslēdzos, kā saka, vienojošais mērķis par visām regulas prasībām, kā saka, vienojiet. Bet labi, pietiks par ievadu un, teiksim, tādām teorētiskām nedaudz lietām, ķersimies klāt pašam būtiskākajam, tas ir sistēmas demonstrējumam, kā izskatās šis aprīkojuma modulis. Tā, tagad es pārslēgšos uz demo vidi. Un tā, jā, esam iegājis konkrētā darbinieka profilā, viņa kartītē, un tie, kas varbūt jau šobrīd lieto mūsu sistēmu, viņi jau redz ar pirmo aci, ka šajā checklistē, jeb saucamajā kontrolas sarakstā latviski, ir parādījušās daudz dažādas lietas, kā vakcinācija, kvalifikācija un šīs divas lietas. Bet mūsu gadījumā mēs šobrīd aplūkosim tieši šo sadaļu kvalifikācijas vadība, kas ir principā atsevišķs tāds kā taps sadaļa, varētu saukt dažādi, kur parādās jau aprīkojums, kvalifikācijas certifikāti dažādi, šīs saucamās apliecības, drošības datu lapas, piemēram, kas ir ķīmiskajām vielām, kā atsevišķa sadaļa, un vakcinācija. Jā, mēs apzināti šo moduli jauno funkcionalitāti esam veidojuši sasaistot visas šīs 4 lietas. Šobrīd šīs dienas webināra fokus būs, protams, vairāk uz šo aprīkojumu, bet tur ir kaut kāda saistība arī šīm citām sadaļām, tā skaitā arī šo kvalifikācijas vadību, par ko mēs runāsim turpinājumā. Bet, lūk, tad par visu pēc kārtas. Sistēmā zem izvēles sadaļas ir pieejams principā viss jūsu lielais saraksts ar jūsu aprīkojumiem, ko jūs varat, principā kā lielais reģistrs, kur jūs redzat visus jūsu reģistrētos uzņēmumā esošos aprīkojumus, iekārtas pēc šādiem statusiem. Principā, jā, tas ir stāsts par nosaukumu, tas, vai šī iekārta ir bīstama vai nav. Kā mēs zinām, bieži mums ir nepieciešams uzturēt šo bīstamo iekārtu reģistru, tad šī sadaļa šo mērķi arī sasniedz. Būtiska sadaļa ir šis status, kas ir, parāda, vai šī konkrētā iekārta vispār ir lietošanas kārtībā, vai viņu vispār šobrīd drīkst lietot. Kurš ir atbildīgais par apkopēm tehniskajām, un kad ir nākošais apkopes datums. Ja mēs runājam par to, cik viegli vai ātri ir pievienot šai sadaļai jaunu iekārtu, tad, principā, šī plusiņa palīdzība, viss, ko jums atliek izdarīt, ir norādīt šīs iekārtas vārdu, atzīmēt to, vai viņa ir bīstama vai nav bīstama iekārta, varbūt kaut kādu aprakstu ielikt. Varat arī kategorizēt šīs iekārtas, piemēram, šīs ir iekārtas, kas atrodas noliktavā, šīs, kas, nezinu, ražošanas cehā un tam līdzīgi. Šo kategoriju sadalījumu varat noteikt jūs paši. Tas nav, teiksim, jāprasa mums to darīt, jūs paši klasifikātorā varat šīs lietas sadefinēt. Jūs varat noteikt arī šo pārbaužu biežumu, tas ir reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi pusgadā, reizi gadā. Tas jau, protams, būs atkarīgs vairāk no konkrētās iekārtas specifikas un tehniskās specifikācijas. Un, jā, šeit jūs varat norādīt uzreiz arī, kurš ir atbildīgais par šo aprīkojumu apkopi. Bildes pievienošana savukārt ir svarīga. Jā, tā es skatos, Pēterim ir jautājums droši.
Pēterim ir jautājums. Varbūt, jā, jūs varat uzdot šo jautājumu ar mikrofonu, ja jums ir rociņa pacelta. Nu, labi, ja arī varbūt nesanāk par mikrofonu uzdot šo jautājumu, varat arī uzrakstīt šo jautājumu čatā. Labi, tātad virzamies tālāk. Tas, kāpēc tā bilde ir svarīga, mēs tuņās redzēsim demonstrācijas turpinājumā. Nu, lūk, bet tad, kad šī iekārta ir saglabāta, viņa parādās šajā aprīkojuma sadaļā, un tālāk jau jūs varat ieiet tās konkrētās iekārtas, nu, tādā kā profilā pārskatā. Un šeit jau īstenībā sākas tā īstā vērtība, tāpēc, ka jūs varat šeit nodefinēt daudz dažādas lietas, kas uz to iekārtu attiecas. Šeit ir manis pieminētā bilde, ko jūs varat pieminēt, bet tā bilde ir īstenībā būtiska tajā momentā, kad jūsu nodarbinātie skanēs QR kodu, kas ir izvietots pie vai uz šīs iekārtas, nu, pirms šīs darba veikšanas, lai viņš tik tiešām pārliecinātos, ka, hei, šī ir tā iekārta, kam es noskanēju šo QR kodu, šeit ir viņas lietošanas instrukcija un pārējās lietas, ko mēs skatīsimies turpinājumā. Bet par to nedaudz vēlāk. Atgriežoties atpakaļ pie iepriekšējās domas, participants principā ir tie kolēģi, jūsu nodarbinātie, kas ikdienā reāli strādā šīm te iekārtām. Jūs varat sadefinēt, nu, kuri amati vai kuri nodarbinātie ar šīm te iekārtām strādā. Šeit ir būtiska lieta, kāpēc es arī uzsvēru abas divas lietas. Tie, kas jau varbūt lieto mūsu sistēmu ilgāk, zina, ka bieži mums uz sistēmu ir bāzēta uz šo saucamo amatu. Tad bieži ikdienā rodas situācija, ka varbūt amats ir viens un tas pats, bet es strādāju ar šo iekārtu, mans kolēģis, kam tāds pats amats, nestrādā ar šo iekārtu. Apzināti esam veidojuši tādu iespēju funkcionāli, ka varat iet abus ceļus. Norādīt, ka pilnīgi visiem uz šo amatu ir attiecināma šī iekārta, vai arī tikai konkrēts cilvēks, piemēram, kur izvēloties konkrēto struktūru, un, piemēram, darbinieku kā, nu, Kevinu, piemēram, ja? Jā, tā. Ir jautājums? Ok, Pēterim nestrādāja mikrofons, jā, es jau sākumā nobijos, ka man nestrādā mikrofons. Jā, tad šī funkcionalitāte ir pieslēdzama atsevišķi, iespējams daudziem. Jautājums ir par to, kā iegūt šo te funkcionalitāti klāt. Ja? Jums jāsazinās ar jūsu atbildīgo projektu vadītāju vai darba aizsardzības speciālistu, un tālāk šī komunikācija notiek ar klientu individuāli, jo mums ir ļoti daudz dažādi klienti, katram ir savas vajadzības, un katram ir savas, teiksim, nu, līgumi, kāds ir saslēgts līdz šim, tāpēc, nu, tās situācijas var būt dažādas. Tur nav, kā saka, viens šablonizētā pieeja, kā mēs to darām. Varbūt jums vajag visu, varbūt tikai kaut kādu atsevišķu daļu no tā visu, ko mēs piedāvājam. Tāpēc šīs sarunas tālāk par šīs funkcionalitātes pieslēgšanu, jā, virzat tālāk individuāli. Webināra beigās būs iespēja arī šos pieteikumus par šo saziņu aizpildīt. Tur būs QR koda forma, varēsiet atstāt savus koordinātus, un mēs ar jums noteikti sazināsimies pēc iespējas ātrāk. Tā, laikam, ir vēl viens jautājums. Jā, ok, paldies. Tā, labi, tā. Tik tālu mēs tikām par to, ka mēs šeit varam nodefinēt tos cilvēkus, kas ar šo iekārtu reāli strādā. Šeit, savukārt, jūs varat nodefinēt IAL-us, kas ir nepieciešami šīs iekārtas lietošanā. Nu, es domāju, tie, kas varbūt nezina, IAL šo te saīsinājums ir individuāli aizsardzības līdzekļi. Ja? Nu, es domāju, šeit ir viss diezgan skaidrs. Ja? Proti, mēs nodefinējuši esam kaut kādus konkrētus IALs, un kur mums jāpārliecinās, vai mums viņi ir pieejami, vai mēs viņus lietojam, nu, šīs iekārtas lietošanas laikā. Kvalifikācijas savukārt ir, jā, tas jau skar vairāk šo te mūsu jaunizveidoto funkcionalitāti, kur jūs varat nodefinēt, nu, kādām apliecībām, certifikātiem vispār būtu jābūt, lai, nu, tā iekārtai vispār tuvotos un viņu izmantotu. Ja? Nu, šajā gadījumā esmu nodefinējis šai metināšanas iekārtai metināšanas certifikātu. Tikpat labi tur var būt arī vairāk šīs lietas. Ja? Instrukcijas savukārt, jā, šis ir tas, nu, ko jūs pievienojat
visticamāk ražotāja instrukciju vai, nezinu, sevis veidotu instrukciju vai mūsu veidotu instrukciju, ka principā, kādu lietot šo instrukciju, kādi ir pareizi drošas darba paņēmieni un tam līdzīgi. Tūņās mēs to redzēsim, kā tas viss strādā arī dzīvē. Jums tas viss taps skaidrs, kā tas izskatās jau tādā ikdienas lietošanas līmenī. Savukārt maintenance ir šī apkopes, kā es minēju, ir sadefinēts konkrēti, ka, piemēram, šīs iekārtas gadījumā tas ir reizi mēnesī jāveic šīs apkopes, un nākošā apkope ir, piemēram, nākamā mēneša martā. Ja? Nākamā mēneša 22. datumā, labi pateic, jā. Nu, lūk, atbildīgais cilvēks, kad veic šīs apkopes, viņš iet šajā sistēmā, atrod šo konkrēto iekārtu, un principā spiež šo plus podziņu, lai aizpildītu un iereģistrētu to, ka viņš tik tiešām šo apkopi ir veicis. Un viņš, protams, var pievienot arī kaut kādus attachmentus, ja pielikumus, kā tādu apliecinājumu, ka tas tik tiešām ir veikts. Tā var būt bilde, tas var būt kaut kāds PDFs no kaut kāda apsekojuma formas, ļoti daudz un dažādi, piemēram. Ja? Bet, plus ir tajā, ka tas viss tiek apkopots vienā vietā, vienā sistēmā, lai būtu viss skaisti pārskatāms. Lūk, un tad pēdējais ir šie saucamie to-do listi, jeb checklistes, ko jūs varat sadefinēt, kādām darbībām būtu jāiziet cauri nodarbinātajam, pirms viņš vispār sāk lietot šo iekārtu. Labā ziņa ir tāda, ka jūs varat sadefinēt vairākas checklistes un, piemēram, norādīt, ka uz doto brīdi, par cik, piemēram, jums ražošanas procesā šobrīd ir aktuāls tāds un tāds process, jums īstenībā ir jāiepazīstina ar darbībām, kas jāveic pirms darba uzsākšanas. Tas tikpat labi var būt arī kaut kādas lietas, kas ir jāveic pēc darba. Ja? Bet jebkurā mīļā brīdī, kad jūs esat nodefinējuši šīs kontrols sārakstu, jūs varat uzlikt, ka, piemēram, aktīvs nav šis, bet šīs, piemēram, šī checkliste. Tuņās arī apskatīsimies, kā viņi izskatās. Piemēram, šai ir 4 jautājumi. Tur jāpārliecinās, vai, piemēram, nav kaut kādi vizuāli bojājumi šai iekārtai, jāpārliecinās, vai elektrības savienojumi ir visi kārtībā, jāpārbauda, vai, piemēram, nav kaut kādi ķīmijas vai, nezinu, ūdens izlējumi pirms darba uzsākšanas un tam līdzīgi. Šo checklisti aizpild arī tas pats nodarbinātais. Tuņās paskatīsimies, kā tas izskatās, ja? Un, visbeidzot, ir šī darbību vēsture, kur jūs redzat, kas, ko ir skatījies, darījis ar šo iekārtu, vienā vietā attiecīgi pēc datuma un laika. Lūk, bet tagad jau ķeramies klāt tādai praktiskajai daļai, skatāmies, kā tas izskatās dzīvē. Katrai iekārtai var tikt ģenerēts, principā nevis var tikt ģenerēts, bet sistēma automātiski ir izveidojuši šo unikālo QR kodu. Šeit viņu jebkurā mīļā brīdī var lejuplādēt, un jūs viņu redzat, piemēram, arī šeit. Jūs varat nekautrēties un droši ņemt savus viettelefons un mēģināt šo QR kodu arī tagad noskanēt, lai redzētu, kāds izskatās jūsu viettelefonā. Un, jā, jūs redzēsiet to, ka jūs redzat šīs iekārtas instrukcijas, un jums ir iespēja ziņot par kaut kādu risku vai incidentu saistībā ar šo iekārtu. Mēs tūliņās tie, kas varbūt nevēlas veikt šo soli un skanēt šo QR kodu, mēs paskatīsimies arī, kāds izskatās, visi kopīgi. Labi, es ceru, ka jūs to šobrīd jau esat izdarījuši. Tagad skatīsimies, kāds izskatās, ja es būtu viņu noskanējis. Tātad šī forma, skats ir šāds. Es šajā gadījumā redzu savā pārlūkā, kas man ir uz datora, bet tikpat labi tas var būt arī pārlūks, kas ir jūsu viettelefonā. Lūk, un šis ir tas stāsts, ka es tagad kā nodarbinātais esmu piegājis klāt šai iekārtai, noskanējis šo QR kodu. Es redzu, ka tiešām šī iekārta izskatās tā kā dzīvē, kā šajā bildē. Es varu apskatīties šīs iekārtas lietošanas instrukciju. Kur viņa ir pieejama. Šajā gadījumā esmu atvēris kaut kādu, nevis atvēris, bet pievienojis iepriekš internetā atrodamu metināšanas iekārtas aprīkojumu.
Šeit var iepazīties ar visu nepieciešamo, kas man interesē. Es varu brīvi ziņot par kaut kādu incidentu vai risku, gandrīz notikušu negadījumu, novērojumu, rekomendāciju vai, piemēram, labās prakses piemēru. Šī jau principā sasaista ar vienu citu mūsu funkcionālo moduli, šo te risku kartīšu, jeb risku ziņojumu moduli, kas ir domāts principā priekš jebkuras riski, incidentu un tam līdzīgi ziņošanas vienu vietu šai sistēmā. Bet, princips tas pats. Šeit būtiski varbūt saprast to, ka šo riska karti nodarbinātais var iesniegt arī bez autorizācijas sistēmā. Tas nozīmē, jebkurš, garām gājējs, viņam nav jābūt sistēmas lietotājiem, viss, ko viņam atliek izdarīt, ir noskanēt QR kodu, ko jau minēju iepriekš. Savukārt, ja viņš vēlas tomēr aizpildīt šo te saucamo checklistu, jeb kontrols sarakstu, ko mēs iepriekš skatījāmies, tad gan ir nepieciešama autorizācija. Tuņās to arī paskatīsimies, kāds izpaužās, bet tuņās, pirms mēs vēl to darām, es paskatīšos vienu jautājumu čatā. Jā, Imants saka, ka instrukcijām būtu jābūt valsts valodā. Jā, protams, tā būtu tā labā prakse, bet es arī minēju iepriekš, ka šī demo vide apzināti ir veidota angļu valodā, jo mēs principā šo sistēmu arvien vairāk un vairāk rādam nevis Latvijas auditorijai, bet īstenībā jau ārzemju auditorijai ejot eksportā. Tas ir tāda nianses īstenībā, tikai baigi nepievēršat tam uzmanību. Mums ir galvenais parādīt tos pamatprincipus, bet paldies par jautājumu. Lūk, un tagad skatīsimies, kā izskatās šī te stāsts par to, kā aizpildīt checklisti, jo redziet, es varbūt tās arī apzināti pārslēgšos uz latviešu valodu, lai jūs tik tiešām saprastu, ka arī strādā latviešu valodā šī sistēma. Redziet, jā, lai sāktu darbu, vispirms nepieciešams izpildīt šos te uzdevumus. Ja? Lūk, un lai to izdarītu, es tagad iejutīšos, es pārslēgšos uz darbinieku, Antonio. Spiedīšu start, un es redzu, man parādās šī pati checkliste, ko es redzēju iepriekš. Tie, kas varbūt tās skanēja QR kodu paši no saviem vientelefoniem, jūs noteikti līdz šai checklistei nevarējāt tikt, jo jums prasīja šo te autorizācijas soli. Lūk, un es aizpildu to, ka esmu izdarījis šo darbiņu, esmu izdarījis šo darbiņu, šo darbiņu. Spiežu submit, iesniegt, un es redzu, ka es varu droši strādāt ar šo iekārtu, jo, kā saka, es savu mājasdarbu esmu veicis. Šeit var rasties jums jautājums, kāds ir šis te periodiskums, kad sistēma atkal liek to darīt. Tad, principā, tas ir stāsts par vienu, nevis gluži, diennakti. Mēs skatāmies konkrēto datumu. Ja, piemēram, šodien ir 22. datums, 22. februārs, rītdien jau skanējot šo te QR kodu un darbojoties šo to iekārtu, sistēma prasīs atkal, principā, aizpildīt šo checklisti. Otrs saistošais jautājums iespējams var būt kādam no jums, bet, droši vien pastāv iespēja to arī nedarīt. Respektīvi, tāpat sāku strādāt, jo, tādā super ideālā pasaulē, tā iekārta vienkārši nestrādātu, ja, piemēram, tā checklista nav izpildīta. Šobrīd tas vēl tā nestrādā. Tas, mūsuprāt, būtu pārāk augsta latiņa priekš tāda sākuma, jo mēs paši saprotam, ka tās situācijas un darba vidas var būt dažādas, un tas ir stāsts par šī risinājuma adaptāciju un ieviešanu tādā reālā praksē, ka mēs kopīgi to visu izmantojot un lietojot, līdz kaut kam tādam varam nonākt, bet šobrīd, protams, tas tā nav. Tāpēc tas drīzāk ir stāsts par tādu iekšējo kultūru un pārmaiņu vadību ieviešot šo sistēmu, kur mēs, principā arī mudinam darbiniekus šo te darīt, un varbūt kaut kādas mazas konsekvences arī pret viņiem vērsti, tas tomēr netiek darīts, jo tuņās arī iesim atpakaļ uz šo te saucamo vadītāju skatu, mēs redzēsim, kurš to ir darījis vai kurš to nav darījis, ja? Bet labi, tik tālu par tādu nelielu juridisko vai tādu, ideālās pasaules, teiksim, atkāpi.
Pirms mēs varbūt pārslēdzamies uz vadītāju skatu, pavisam ātri parādīšu vienu lietu, kas ir nācis klāt darbiniekam viņa profilā. Kā jūs redzat, pārslēgšos varbūt uz latviešu valodu, ka lielākā daļa no jums šobrīd ir pazīstami ar šīm te 3 lietām. Instruktāžas, apmācības, IAL. Tas, kas ir nācis klāt, ir šīs aprīkojuma instrukcijas, datu drošības datu lapas un rīkojumi. Ja? Par cik šīs lietas nav šī webināra mērķis, varbūt mēs neiesim viņās, kas saka, dziļi un dikti iekšā, bet tīri tā, lai jums rastos priekšstats, kādas vēl pastāv iespējas, kas ir radītas, tās ir šīs. Tā, labi, ejam atpakaļ tagad uz vadītāju skatu. Un šeit arī īstenībā vēl viens piemērs tam, ka lielākā daļa no jums, kas šeit ir šajā webinārā, es pieļauju, ka ir gan kā vadītāji un viņi ir atbild par šiem jautājumiem. Jums ir gan vadītāji, gan darbinieka profili, un attiecīgi viņus ir iespējams salinkot kopā, lai ar vienu autorizācijas piekļuvi jūs varētu pārslēgties starp abiem lietotājiem. Tā, ejam atpakaļ uz šejienu, un tagad mēs gribam aiziet atpakaļ uz to aprīkojumu, ko mēs tikko skatījāmies. Jā, šeit ir šis te aprīkojums, un rekur ir šīs to-do listes, jeb checklistes, un es redzu, rekur ir vēsturiski aizpildītās checklistes. Vienu es aizpildīju vakar, gatavojoties šim webināram. Otrais šeit, tas, ko jūs redzat, uzspiežot uz šīs atstiņas, ir, ka konkrēti es kā Antonio users, jeb darbinieks ar šādu e-pastu, tikos biju aizpildījis šīs te lietas, ka es biju pārliecinājies, ka es tik tiešām to esmu izdarījis, piemēram. Ja? Pavisam vienkārši īstenībā. Tagad aplūkosim piemēru, kur principā esmu noziņojis par to, ka ar šo iekārtu kaut kas nav kārtībā. Esmu ziņojis, ka ir kaut kāds risks, ir kaut kāds, nezinu, tehniska problēma. Tad kā to izdarīt? Atkal aiziesim atpakaļ uz sekundīti. Tātad. Riska kartīti var iesniegt šeit, spiežot, hei, ir kaut kāds risks vai ne. Es varu palikt anonīms, es varu rakstīt arī savu vārdu uzvārdu. Labi, liksim vienkārši Jānis tests. Šeit ir sasaist ar to konkrēto aprīkojumu, lai atbildīgais zinātu, ka tā problēma tiek ziņota no konkrēti par šo iekārtu. Apraksts, jeb nepieciešamās darbības ir kā obligāts lauks. Šobrīd mēs plaši nepildīsim, vienkārši uzrakstīsim tests. Deadlines nav obligāti jāliek, to parasti dara atbildīgais cilvēks jau šo ziņu saņemot. Un var arī likt tā, ka šeit nav neviens tā kā atzīmēts atbildīgais lietotājs, kas to ziņu saņems, bet jūsu uzņēmumā ir viens, kas neatkarīgi no tā, vai šeit ir kaut kas atzīmēts vai nav, viņš šo ziņu tik un tā saņems. Labi, šobrīd ieliksim Arsēnu kā to galveno, jo viņš par visu atbild, piemēram. Viņš ir tas darba aizsardzības speciālists, piemēram. Ja? Un šeit arī tas iesniedzējs var atstāt savu e-pastu, jo viņš grib saņemt kaut kādu feedback, jeb atgriezisko saiti runājot latviski par to, ka tiešām šis risks ir, piemēram, novērsts. Ja? Es tagad ievadīšu šeit šo te savu e-pastu, kas ir Gmail e-pasta demo. Šeit ir konkrēti e-pasta demo.darbinieks.cvs. Ierakstu to šeit. Tātad Arsēns ir atbildīgais ar šādu e-pastu das@mimo.tech. Esmu ierakstījis tests 22.02 un spiežu submit, jeb save. Pirms es vēl to daru, šeit varbūt nedaudz tā noslēpies tas fakts, bet ir, protams, iespēja pievienot arī kaut kāds bildes. Spiežam saglabāt, un riska kartīte ir veiksmīgi izveidota. Un tagad, ko mēs darīsim? Paskatīsimies šos e-pastus, ko es biju norādījis.
Redziet, šis ir tas demo e-pasts, kas ir tas Arsēna, jeb atbildīgā e-pastiņš. Esmu saņēmis to, ka ir izveidota jauna riska kartīte. Es varu spiest uz viņas, un man uzreiz aizvedīs pa taisno uz šo te riska kartīti, ko ir iesniedzis Antonio. Tā. Bet, citu starpā tas reģistrs, protams, izskatās krietni plašāks. Šeit ir šīs riska kartītes. Varbūt šis skats varbūt jums ir labāk saprotams, proti rekuritas pēdējā mūsu riska ziņojums ar šo te aprakstu tests 2202. Submiters bijām mēs, kas ir iesniedzējis Jānis tests, atbildīgo mēs ielikām Arsēnu. Arsēns tagad, es tagad pārslēgšos uz Arsēna profilu. Lai viss ir korekti. Ātri veikšu izmaiņas šajā riska kartītē, ka esmu visu to izdarījis. Esmu novērsis to problēmu. Un Arsēnam ir iespēja sūtīt notifikācijas iesniedzējiem. Redziet, paskatīsimies, kā tas strādā. Tātad es esmu izdarījis šo darbu, šo problēmu, spiežu save. Šis ir completed. Tagad kā tasks mēs redzam šīs te izmaiņas riska kartītē, kā tas viss ir mainījies, kad ir iesniegts, kas ar viņu noticis un tam līdzīgi. Un mēs redzam, ka darbinieks, kas jau bija šis Antonio, viņš ir saņēmis, ka ir izmaiņas veiktas riska kartītē. Jā. Un atkal viņam ir iespēja, protams, ieiet sistēmā un to redzēt, bet šajā gadījumā mēs to nedarīsim. Jā, tālūk. Tik tālu par tām riska kartītēm. Skatos, ka mēs jau tuvojamies varbūt jau webināru otrai pusē. Varbūt ir kāds jautājums radies. Tādi daudz stāstu un, protams, grūti saprast, kāda ir jūsu reakcija uz to visu. Ir jautājums. Jā. Jautājums tāds, cik es saprotu, tad katram darbiniekam būtu jābūt mobilam telefonam ar internetu pieslēgumu, ar e-pastu, lai visu to viņš varētu izdarīt. Pareizi, ja? Minimālās prasības ir pirmās divas. Tas e-pasts var arī varbūt un nebūt, jo ir iespēja darbiniekam to lietotāju izveidot arī sūtot SMS kodu uz kaut vai podziņu telefonu, bet šajā gadījumā tas būtu viettelefons. Bet, principā jā. Jā, un ja cilvēkam ir podziņa telefons, kā jūs sakāt, un internets, piemēram, man nemaz nav pieslēgts, un kā šo sistēmu tad var izmantot īsti? Tā ir limitēta. Tad viņš nav, šī sistēma ir diezgan daudz, mums uzņēmumā diezgan daudz cilvēku, kur ir vidējais vecums diezgan augsts, un diezgan daudziem ir podziņa telefoni, vai arī mūsdienu telefoni, bet bez internetu pieslēgumiem vispār. Kādā veidā tad viņš tur ieies to pašu metināmo aparātu, kaut kur rakstīs kaut kādu šitos, tas jau pat nav iespējams īsti nemaz. Jūsu gadījumā tad visticamāk tas nav iespējams, jo redziet, es arī minēju iepriekš webināru laikā, ka tas darba vids ir ļoti dažāds, tāpēc mēs arī komunicējam ar klientiem, individuāli saprotot to vajadzību un pielietojumu, kā to vispār varētu implementēt, jo ir, kas izsniedz, darbiniekiem, teiksim, katram savu viettelefoni, kam ir šāda iespēja, teiksim, varēšana, ja? Ir, kas to nedara, bet tad, jebkurā gadījumā mēs parasti esam vienmēr gājuši šo sistēmu attīstot un mēģinot nodrošināt maksimāli plašu šo te sistēmas pieejamību arī tiem, kam varbūt nav šī te piekļuva, bet, šajā gadījumā visticamāk, viņi tiek kaut kādā mērā apdalīti, bet tur var meklēt risinājums, piemēram, kā šo pašu instrukciju fiziskai novietošanai pie šīs te iekārtas vai kā tam līdzīgi, bet, tas jau ir jāskata tālāk. Diemžēl, ir ar to digitālo pratību dažādi un ar tām digitālajiem iespējām, bet vispār atsaucoties, tagad jau mēs varam runāt un salīdzināt arī ar pieredzi ārzemēs, tā skaitā saucamajā, vecajā Eiropā, ja. Īstenībā ar mums nav nemaz tik traki, kā kaut kur varbūt dažreiz daudz turīgākās valstīs. Mēs nedaudz pa zemu sevi novērtējam. Es nezinu precīzi jūsu uzņēmumu to situāciju, jūs jau noraksturojat, kas varētu būt visai izaicinoši, bet
Bet, nu jā, nav nemaz tik traki dažreiz. Citi uzņēmumi vēl kā dara, ka viņi ievieš šos te pašapkalpošanās portālus, ja tādus lielus ekrānus, sevišķi, ja tās ir ražošanas telpas, viņi šādā veidā var nošaut vairākus zaķus ar vienu šāvienu, proti darbinieki var iziet arī šīs te elektroniskās instruktāžas, principā šajā te portālā pieejot pie šī te, skārienu jūtīgā ekrāna. Arī, jā, protams, tās ir investīcijas un tam līdzīgi, bet bieži šādu ekrānu var izmantot, ne tikai, teiksim, mūsu sistēmas lietošanas kontekstā, bet, arī kaut ko citu. Tā būtu tāda mana plaša atbilde uz šo jūsu jautājumu. Jā, varbūt vēl kādam ir kāds jautājums vai... Tā, pagaidām jautājumi nav. Es tikmēr varbūt tās jau mēģināšu nopaļoties par iepriekš runāto un, kas saka, izdarīt galvenos secinājumus. Jā, ko es saku, tad bieži īstenībā ar tām apkopēm, tas, ko es varbūt tās neminēju iepriekš, es atvainojos vispār ar aprīkojumiem, viņu apkopēm ir svarīgi fakts tas, ka tas nav dažreiz tikai stāsts par šo te drošības sadaļu, bet arī par šo iekārtu tehnisko stāvokli un ilgmūžību. Instrukciju pieejamība, tas varbūt vairāk ir, nodrošinot iespēju iepazīties jebkurā mīļā brīdī un, principā, ja arī kaut kāds auditors nāk pārbaudīt jūsu iekšējais procesus un uzdot jautājumu darbiniekiem, kā jūs to visu zinat, viņi var atbildēt, es varu man ir pieejama instrukcijas jebkurā brīdī. Tā ir tā ideālā prakse, ideālais, uz ko mēs varētu tiekties. Jā, varbūt ne visu šobrīd, bet tik un tā. Šo te drošības uzdevumu izpildi pirms darba uzsākšanas, viņas, protams, safokusē šo darbinieku uz pašu būtiskāko, un mēs novēršam tādus tūlītējos, varbūt, riskus un bīstamības. Protams, šis checklistes arī kalpo kā tāds, papildus apliecinājums priekš tāds kā juridiskā fiksācija, ka tas tiešām ir izdarīts, un lai, ja pie kaut kādām strīdus situācijām, varbūt tās arī darba devējs var šo izmantot savā labā. Risku jeb incidentu ziņošanas kārtība, tas, protams, sniedz iespēju ziņot jebkurā brīdī par kaut kādām problēmām un pasākumiem, kas būtu jāveic tūlītēji. Jā. Varbūt vēl ir kāds, kas sakāms. Katrā ziņā izskatās, ka laikam nav. Šeit varbūt tās ir pašā noslēgumā šī kontaktforma, ko jūs varat noskanēt un aizpildīt. Priekš tiem, kas vēlas varbūt tās uzzināt vairāk par šo funkcionalitāti, varbūt kaut kādu personalizētu prezentāciju veikt, saprast jūsu vajadzību, kā to varat potenciāli ieviest, nekautrēties, aizpildīt, zvanat vai aizpildīt šo te kontaktformu. Katrā ziņā šo kontaktformu var atrast arī mūsu mājaslapā, vai jāsaka jau daudzskaitlī mājaslapās, jo mums visi virzieni Optivas akadēmija, MEMO un Sanstars, šobrīd var smuki pārslēgties no mājaslapas uz mājaslapu, mūsu jaunajā redizainā. Labi, es teikšu laikam paldies jums. Mēs esam pietuvojušies, īstenībā, kā es arī minēju, 45 minūtes būs šis webinārs tajā e-pastā, ko mēs izsūtījām. Precīzi arī īstenībā iekļāvāmies. Varbūt sākumā minēja, ka būs 30 minūtes, bet šoreiz laikam tā runājumā bija nedaudz vairāk. Es teikšu paldies jums. Kā es minēju, šī webināra ieraksts būs pieejams vēlāk, visticamāk rītā. Tā ka, es vēlēšu veiksmīgi atlikušo dienas daļu, un tad jau tiekamies citos mūsu organizētajos webināros. Paldies!